Āgenskalns. Melnās desiņas ir auto kuri tika visi sabīdīti pa perimetru, ārpusē, tā ka paliek iekšpusē viss zaļš un automašīnas nebrauc cauri, tikai gājēji un velo. Un tad paliek daudz brīvas zaļas vietas un atgriežamies pie zaudētajām vērtībām Āgenskāpas. Āgenskalna priedes tika izveidotas nolīdzinot kāpas un nocērtot priedes. Mēs piedāvājam izveidot atkal mazus reljefus, mazākus un lielākus. Kā nelielas kāpas. Brīnišķi. Par reliefu modeli aplausi. 3D reliefu modelis. Kā nelielas kāpas, kas reizē veido zonējumu un arī aizsargā pret trokšņiem. Un pie mazajām kāpām varētu būt gan sports, gan suņu laukumiņi, gan bērnu laukumiņi. Un tās kāpas tāds dabisks arī šķērslis un dabisks zonējums. Un lielākā ir lielā kāpa, kas varētu būt kā tāda čaula, kā nojume, zem kuras varētu būt gan velo novietnes, picklebols, skateparks varētu būt nogāzē, un arī pulcēšanās vieta iedzīvotājiem vai multifunkcionāla telpa, kas ir gan sekta ārtelpa. 4 minūtes. Gribēju piebilst, ka vēl skateparks ir blakus tai kāpai, tāpēc tur ļoti interesanti var paspēlēties ar reljefu un slikalniņiem visu kaut ko. Un papildus tās krāsainās lapiņas attēlo dažādu funkciju maisīšanos, jo mēs tomēr gribam, lai nenotiek tā segregācija, un tad arī dažas paaudzes maisās. Un arī rekur rozā krāsā ļoti spilgtā, suņu parks ļoti svarīga vieta, norobežota, to obligāti jāsaglabā. Tā, un mēs centāmies arī izdomāt, kādā veidā mums padarīt cilvēkus draudzīgākus. Mūsu skatījumā tas pati galvenā lieta ir aicināt ārā no 4 sienām, no būrīšiem un socializēties. Te ir izcinājumi, tātad augšā mēs redzam lielo kāpu, kur var būt gan estrādes, gan riteņi, gan arī kafejnīciņi, ja vajag. Tas pēc vajadzības, to nolem visu pēc vajadzības, bet ir vēl saucamās Urban Islands, tas ir laikam citā gan lapiņā ir parādīts, ja, bet te ir viens no risinājumiem, kā mēs izmantojam priedes vai kā izmantojam zaļumus, ja, un kokus, tātad veidojam tādas ielas mēbeles, kā mēs saucam soliņus, ja, kas vienlaicīgi ir kā piknikvieta, un tur ir zaļums, un zaļums pievelk, to mēs zinām. Mēs varam parādīt bildīt, varbūt to pikniku vietu otru, kas ir par vienu slaidiņu. 2 minūtes, 3 minūtes. Jā, nav laikam. Nu labi, nav svarīgi, ja? Tā, vēl kāds? Šie jaunveidojamie objekti sadalītu milzīgās platības starp ēkām cilvēka mērogām atbilstošākos pagalmos. Tā, un tagad ir izcinājums, kā mēs to visu panākam, jāiesaist ir cilvēki. Cilvēki sākumā 2 minūtes. Sākumā tātad taisam talku, mēs ievelkam, mēs viņus iesūcam, WhatsApp grupiņas mēs jau dzirdējām, un briljanti risinājums ir tāfelīt treptelpā. Tas bija arī mūsu risinājums. Tātad uzrakstam kompromitējušu vārdu un skatāmies, kas atsaucās. Tas, kas atsaucās, tie ir mūsēji, tos mēs ievelkam. 2 minūtes. Labi, ļoti vienkārši. Mums ir bērndārs, skola, augšā parks, zaļā līnija, kā redzat. Šeit cilvēki, skolēni ļoti pulcējas, kā mēs dzirdējām no informanta. Tas viss ceļš iet uz tā parkam. Mēs likvidējam arī aptieku, pārveidojam viņu par kaut kā citu. Aptieku neaiztieciet. Tas tā konceptuāli. Un šeit arī mēs izveidojam zaļo koridoru, mēģinam arī uztaisīt varbūt gaisa tiltu uz botānisko dārstu, varbūt arī autostāvvietas. Jā, tas ir ļoti labi. Un vēl 1 minūte. Aptieka tiks pārvietota, tā kā neuztraucieties. Bet mums likās, ka tā būtu ļoti laba pieeja parkam.
Un tur varētu būt kafejnīca, kā piemēram. Bet aptieku mēs domājam pārvietot tā kā bez stresa. Bez stresa pārvietot. Vēl minūte? RSU vajag priekšlaukumu, nevis stāviet pašā galvenajā ieejā. Lūk, priekšlaukums. Priekšlikums un strūklaka. Mājas 40 sekundes. Viens mazs kopīgs radošs uzdevums. Tad tālāk tas sāks ar talku, pēc tam pikniks, pēc tam ideja, ko kopīgi var uztaisīt, vai soliņš, vai trenažieris, vai tas, kas viņiem vajadzīgs, vai nojumīt, lapinīt, vai veloservis punkts. Un tad ir fokus, tad viņi kopā sanāk un kaut ko taisa un sāk beidzot sarunāties. Brīnišķīgi. Aplausi. Aplausi.